Latvijas 105. dzimšanas dienā Rīgas Zeļi aizveda spēli pret Valmiera Glāzvija. Mascinītis gāž lielu vezumu, bet apgāzt mani vari tikai tu. Iejot iekšā, tu uzrādi savu biļeti, kā arī pieraksties uz BetSafe 5000 metienu. Pa labi ir iespēja iegādāties Rīgas Zeļu merču. Iegādājies stilīgos Rīgas Zeļu hūdijus gan zilā, gan rozā krāsā, gan teikrāklus, gan formas, gan cepurus. Ejam tālāk. Šeit arī ir apsardze. Labdien! Labdien! Tur ir DJs. Kā iet? Viss labi, sāku spēlēt, 42 minūtes līdz spēlē. Jā, es tev paskatonu. Lai izdod! Paldies! Šeit ir mūsu fizioterapeiti, kā arī mūsu sponsori. Čau! Kā arī, ja tu ielādē Rīgas Zeļu aplikāciju, tev ir iespēja sēdēt VIP sektorā, kā arī tu vari apmeklēt VIP telpas, kur ir dažādi ēdieni un kafija no Coffee Stop. Sakarā ar to, ka šodien ir Latvijas 105. dzimšanas diena, mēs iesim pajautāt spēlētājiem, vai viņi zina, ko nozīmē latviešu vecvārdi. Pirmais ir bambāle. Ir 3 atbilžu varianti. Blusa, liela krūka, kurā ieliec alkoholiskais dzēriens, vai vabole. Mans otrais variants labāk pateikt. Nav? Tā ir vabole. Bambāle. Nu labi, pieņemšu. Ko nozīmē Jāņa Spuļģis? Jāņa puļķis? Jā. Jāņa Spuļģis. Jāņa puļķis. Nekas pieklājīgs nenāk prātā. Nu, tev ir 3 atbilžu varianti, no kuriem var izvēlēties. Svarīgākais Jānis ciemā. Šaubos. Alus mērvienība vasaras saulgriežu laikā. No, ticamāk. Vai Jāņtārpiņš? Nu, lai iet Jāņtārpiņš. Pareizi. Tu zini, ko nozīmē krīt širmis? Jā. Ko? Kad paliec tāds dulls tāds mazliet, ne? Nē, tev ir 3 atbilžu varianti, no kuriem izvēlēties. Es ņemšu atbilžu variantus. Lēkme, kurā cilvēks nekontrolēti ārdās. Bremžveidīga ierīce velosipēdam. Vai izpletnis? Nē, pirmais. Nē, izpletnis. Trešais. Jā, trešais. Ok, es uzvarēju. Mascinītis gāž lielu vezumu, bet apgāzt mani. Kā ir strādāt brīvdienā? Latvijas dzimšanas dienā? Savā ziņā patīkami, savā ziņā nē. Varēja ar mājas ģimē būt, bet šis arī galīgi nav slīdākais variants. Iedomājies, tev ir iespēja tagad iemest 5000 metienu BetSafe. Jā, nu. Vai tu to varētu šobrīd izdarīt? Jā. Aiziet. Jā, čau, Aga. Ja tev būtu Baga, es tev vēl lāsu, es vienkārši tev lāsu ar darbiem, bet mēs runājam. Kāds jautājums tev? Ja tev tagad būtu iespēja iemest BetSafe 5000 metienu... Man? Jā, vai tev būtu, ja tev būtu iespēja to izdarīt šobrīd, vai tu to varētu izdarīt? Vai es varētu iemest no centra? Mēs vakarā Zigmāru treniņā metām no centra, viņš man zaudēja. Bet Zigmārs tieši ir. Domā pusdienas es parādu. Kādi, es tev tikko nopirkt bēdēs, viņš nemāk no centra Vai tā tam vajag būt, bet mana sirds pret tevi kaut ko jūt. No nedienām, ja izbeigt gribētu, tad mani noķert spētu tikai tu. Es nezinu, vai tā tam vajag būt, bet tava sirds pret mani kaut ko jūt. Mascinītis gāž lielu vezumu, bet apgāzt mani vari tikai tu. Ko darīt mums un kā mums tagad būt, ja mūsu sirdis mīlestību jūt. Mascinītis gāž lielu vezumu, bet apgāzt mani vari tikai tu. Ko darīt mums un kā mums tagad būt, ja mūsu sirdis mīlestību jūt.
Piecinīši un ļaudīm prātus jauns, un tur starp viņiem esi arī tu. Zeļi ir uzvarējuši ar 87 pret 78. Apsveicu. Čau, paldies, jā, paldies. Vai beigās bija neliels stress? No ceturdaļas vidus jau bija tāds stresiņš. Beigās, protams, viņš ir nevis neliels, bet liels, bet mēs zinām, ko mēs darām, tā kā viss kārtībā. Apsveicu. Turpinam uzvarēt. Kuru komandu brauc atbalstīt? Rīgas Zeļus. Vai tu kaut ko laimēji? Jā, dāvanu no bezseifa metiena. Un kura latviešu dziesma tev šobrīd skan galvā? Neviena pašlaik. Ko tu brauc atbalstīt? Rīgas Zeļus. Un kas ir tavs favorīts spēlētājs šobrīd? Stefans Kadijs. Bet no Rīgas Zeļiem? Arturs Strelnieks. Ko tu darīsi pēc šīs spēles? Braukšu uz mājām. Tiekamies jau nākamajā spēlē 25. novembrī basketbola ballītē. Un priecīgus Latvijas svētkus!